Katrs sākums ir grūts. Mans dēls ir hokejists, un iesākt visus treniņus, ieiet iekšā pilnā darbā ar nūju un metieniem ir grūti. Viņš strādā katru dienu. Tagad ārā ir vasara, ja, un ir nepieciešams metienu laukums, lai viņš var turpināt labi mest iekšā šaibas vārtos un nest mūsu vārdu, es tā ceru, tālāk pasaulē. Tieši tās pats sākums ir čaļiem, kas uztaisīja saitu mežalapa.lv. Viņu saitā ir viss kaut kas, kas ir saistīts ar mežniecību, dārzkopību, medībām, vienmēr sakot, viss kaut kas saistīts ar tāds. Jums ir nepieciešams arboristu pakalpojumi, vai forwarderu pakalpojumi, vai kāds piedāvā kaut ko. Jūs varat droši ieiet iekšā pie viņiem, ja, un visu to atrast. Čaļi ir pašā sākumā, tieši tāpatās kā mans dēls. Sakarā ar to, kad viens no čaļiem ir bijušais hokejists, viņš mani saprot vairāk nekā jebkurš. Un viņš pateica, ka viņš palīdzēs manam dēlam ar metiena laukumu. Es savukārt pateicu, ka es varu palīdzēt viņiem ar to, lai par viņiem kāds kaut ko uzzina. Tāpēc, kad nav svarīgi, ar ko tu nodarbojies, ja par tevīm neviens nezinās, tad tu arī paliksi kaut kur ēnā. Es jūs palūkšu, ieiet iekšā viņu mājaslapā, paskatieties vienkārši, ar ko viņi nodarbojas. Varbūt jums tas būs noderīgi, varbūt jūs varat sniegt kaut kādus pakalpojumus, un jums būs noderīgi ieiet tur iekšā un ierakstīt, ka jūs kaut ko tādu dariet. Ja mēs atbalstīsim viens otru, mums viss sanāks. Paldies jums!